9. novembrī Latvijas darba devēja konfederācija, Valsts kancelēja un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pasniedza efektīvas pārvaldības gada balvas pašvaldību un privātā sektora izcilākajiem pārvaldības piemēriem. Balvu par labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldes institūcijā, īstenojot pārmaiņu vadību, uzlabojot resursu efektīvu pārvaldību, izmantojot radošu pieeju administratīvā sloga mazināšanai klientiem, ieguva Lauku atbalsta dienests. Emocijas ir ļoti pozitīvas, jo strādājot valsts pārvaldē, mēs esam pieraduši pie tā, ka sabiedrības doma ir tāda, ka valsts pārvalde, tā ir birokrātija, tā ir ierēdniecība, kura faktiski nav cieņā sabiedrībā. Un līdz ar to, jebkurš novērtējums, ko mēs saņemam, tas ir ļoti liels gandarījums. Mēs administrējam Eiropas Savienības un valsts atbalstu lauksaimniecībai, zivsaimniecībai, mežsaimniecībai un lauku attīstībai. Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar 3 Eiropas Savienības fondiem, 2 lauksaimniecības fondiem un 1 zivsaimniecības fondu. Klientu skaits Lauku atbalsta dienestam patreizajā brīdī ir vairāk kā 70 000. Mums ir prieks par jebkuru projektu, kurš veiksmīgi īstenojas un pēc tam spēj pastāvēt ilgstoši, ilglaicīgi. Tie ir gan lielie lauksaimniecības uzņēmumi, un tie ir arī pavisam mazas lauku saimniecības, kuras tomēr ir spējušas kaut cik sevi sakārtot, izmantojot šo arī dažreiz pavisam nelielo Eiropas Savienības atbalstu. Mirklī, kad projekts tiek deklarēts kaut kur skaļi, teiksim, daudzi ir par to domājuši kādreiz, bet tā īsti ieplānojuši laikam jau ļoti mazi, jo tā ir tāda ļoti, es teiktu, tāda steidzīga procedūra un izšķiršanās, un milzīgs izaicinājums. Un bez šaubām visi, neteiksim, projekti, kas Meža Cīriļos ir bijuši, visi bez šaubām. Lats ir mūsu administrators, Lats ir tas, kas dala naudu, Lats ir tas, kas skatās, kā mēs viņu tērējam, un Lats ir tas, kas arī daudzos gadījumos konsultē un attiecīgi reaģē. Lauku atbalsta dienests katru projektu skatās pēc būtības, un ja tā speciālisti redz labu ideju, tad sadarbība noteikti izveidosies. Ierēdnis nedrīkst torpedēt jebkuru progresīvu ideju. Ierēdnim viņai jāstimulē, vai ne? Ladam nav šīs torpēdes. Es zinu, ka ļoti daudzās citās administrācijas ir tādas torpēdes, ja tas nebūs ierēģiņa interesēs, tas tiks gremdēts nost. Lats ļoti cilvēcīgs tādā ziņā, viņš par savu nozari tomēr stāv un krīt. Ļoti liels paldies man ir jāsaka lauksaimnieku organizācijām, jo ar tām mums ir visciešākie kontakti un dienā komunicējot ar viņiem, mēs saprotam tās problēmu lietas, kas nepatīk lauksaimniekiem. Mēs cenšamies reaģēt, mēs pirms katras sezonas uzklausam viņus, tad domājam, ko ieviest, kā papildināt mūsu sistēmas, mūsu klientu apkalpošanu, lai visiem būtu labi. Viena no progresīvākajām lietām, ko realizējas pats Lauku atbalsta dienests, ir tā piedāvātie e-pakalpojumi, ar kuriem tas ir krietni priekšā daudzām valsts pārvaldes iestādēm. Šobrīd lauksaimnieki elektroniski var iesniegt ne tikai platību maksājumu pieteikumus, bet arī iesniegt projektus, iesniegt maksājumu pieprasījums projektu realizācijas laikā, iesniegt dažāda veida atskaites, saņemt informāciju par dažādiem termiņiem, kā atskaites tuvojas, atgādinājumus. Tā ir arī mūsu bezakcīzes izveidotā dīzeļdegvielas sistēma, ko šobrīd izmanto mūsu e-pakalpojumu, mūsu degvielas tirgotāji visā Latvijā. Šie pakalpojumi no gada uz gadu palielinās, un te noteikti jāpateicas lielā mērā gan stabilajam kolektīvam, kas strādā garas darba stundas, gan arī sadarbības partnerim kompānijai Tieto. Sadarbībā ar viņiem ir tapušas visas mūsu biznesa administrēšanas sistēmas un arī visi e-pakalpojumi. Un te es gribu teikt, ka veiksmīga sadarbība un veiksmīga attīstība var būt tikai tad, ja par jebkuru šo pakalpojumu un šo produktu iedegas 2 spēlētāji, gan pasūtītājs, tātad tas ir Lauku atbalsta dienests, gan otrā pusē. Patiešām es varu teikt, ka Tieto speciālisti iedegas par jebkuru pakalpojumu tieši tāpat kā mēs. Lauku atbalsta dienests izsaka pateicību par labu sadarbību arī valsts ieņēmumu dienestam, uzņēmumu reģistram, iedzīvotāju reģistram, valsts zemes dienestam, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrai un arī zemkopības ministrijas padotības iestādēm, jo labs rezultāts sasniedzams tikai, ja ir laba sadarbība.